Paldies, Vilija. Labdien, cienījamie draugi. Šodien daudz bija teiks par to, ko mēs labu gribam panākt tieši Rīga. Vēl par piedāvājumu var pieminēt, ka Viečslavs jau pabalstus pieminēja. Gribu pasvietot, ka tie pabalsti mums piedāvājumi ne tikai vienkārši jaundzimušiem, bet arī augušiem rīdziniekiem. Tā, lai bērnu vecāki būtu vairāk un ciešāk piesaistīti Rīgai. Bet arī var pieminēt transporta infrastruktūras attīstību. Un tieši par labu tiem, kas to visvairāk izmanto. Nevis tiem, kas vienkārši grib sev ceļa preferences uz cita rīdzinieku rēķina. Tomēr, ņemot vērā visu to apjomīgas piedāvājumus, ko mēs jau izteicam šodien, ir tomēr viens jautājums. Vai par mums ar šiem priekšlikumiem rīdzinieki nobalsos? Un kas mūs izceļ uz citu partiju fona? Jo taču mēs nebalstam savu kompaniju uz vēlētāju barošanu tikšanu laikā ar plovu un cukurvāti. Mēs nesolam arī uz tukšas vietas izbūvēt brīnumu pilsētu pa 4 gadiem, kā pie Majakovska. Vai pārklāt Rīgas ielas ar mistiskam vai mitiskam 100 miljonu vērtiem investīcijiem acīm redzami asfaltu vietām. Tad ar ko mēs esam pievilcīgi vēlētājiem? Manuprāt, atbilde ir ļoti vienkārša. Ar kompetenci, cilvēciskumu un vēlmi strādāt. Kaut suverēna vara un jaunlatvieši pirmo reizi starta Rīgas domas vēlēšanas, mūsu saraksta kandidātiem ir ne tikai skaidra vīzija par darāmu, bet arī nopietna pieredze gan aktīvi strādājot šī Rīgas domas sasaukuma, gan no atslēgas pozīcijām vadot pašvaldības darbu iepriekš. Šis savienojums dod mums unikālu priekšrocību, spēju ne tikai definēt problēmas, bet arī piedāvāt tai atbilstošu risinājumu. Pie tam nevis vairāk solīšanas veida, bet balstoties uz pieredzi un zināšanu, kā tieši strādā Rīgas doma un tās institūcijas. Esam apzināti devuši priekšroku katra atsevišķa rīdzinieka interesam, nevis skaliem solījumiem par skaistu dzīvi vai stāstiem par mūžīgu cīņu ar abstraktu ļaunumu. Daram tā, lai jau šodien katra cilvēka tiesības būtu aizsargātas, īpaši no ierēģņu mīļākās atrunas par sabiedrības interesēm. Piemēram, palīdzējām apstādināt kaitnieciskas atkritumu dedzināšanas rūpnīcas būvniecību uz pilsētas robežas un turpinām aktīvi sniegt juridisku atbalstu rīdziniekiem, kuriem esoša Rīgas vara cenšas būtiski pasliktināt īres notiekumus pašvaldības dzīvokļus. Un šī rīcība jau nes savus augļus. Cilvēki mums arvien vairāk uzticas, un to jūs varat redzēt gan runājot ar viņiem, gan redzēt partijas reitingus, par ko jau šodien arī bija pieminēts. Mums arī ir virkni ideju par arī valstiskajā līmenī atvieglot dzīvi visiem iedzīvotāju slāņiem. Bet šobrīd, atkārtošos, mums ir pašvaldību vēlēšanu laiks, un līdz ar to gribu tas veltīt arī pāris vārdu mūsu topošiem vēlētājiem. Jau no 1. māja tikšanu laika mūsu kandidāti ir gatavi gan iepazīstināt jūs ar programmu un sevi, gan praktiski palīdzēt problēmu risināšanā. Tiesa, nevaram jūs apsolīt, ka tikšanas laika tiksiet pie gardiem ēdieniem, bet varam apsolīt, ka tikšanas gala rezultāti tāpat būs ļoti noderīgs jums. Nobeigumu novēlu jums aktīvi uz izaicinājumiem pilnu māju un veiksim mums visiem 7. jūnijā. Paldies!